Labdien! Labdien! Sveicu mūs visus, sveicu jūs visus šajā preses konferencē, kas ir kopā Liepājai pirmā preses konference. Un, mēs esam tiešām priecīgi šodien šajā skaistajā, siltajā laikā mēģināt šo saules starus ne tikai izturēt, bet arī izbaudīt. Un, kas tad šodien ir kopā ar jums šajā tiešraidē un kas izstāstīs šodien šos svarīgos jaunumus un notikumus, kas ir notikuši, kas notiek šodien, kas notiks tālāk? Tad ar mums kopā ir Pāvels. Labrīt! Madara. Čau! Un es Salvis. Un mēs esam 3 cilvēki no tās kopas, kas ir dibinājuši kopā Liepājai, kas ir faktiski uzsākuši šīs kopā Liepāja kustības veidošanu. Šobrīd mēs esam jau daudz vairāk, bet sākām mēs savulaik 8. Un 3 no mums ir šeit. Par šodienu tad tehniski mums ir priekšlikums tāds, ka mēs izstāstīsim tādus, divus tematus detalizētāk. Un mēs priecāsimies, ja jūsu komentāri, jautājumi, viedokļi būs Facebook tiešraides komentāru sadaļā. Centīsimies atbildēt jau šodien, šeit pat tiešraides laikā, kurus nepagūsim atbildēt, vai kur iekritīs pēc tam. Pēc jau šīs tiešraides atbildēsim tāpatās komentāros jau rakstiski vai satiekoties Liepājas ielās. Un šie 2 temati tad šodien mums ir sekojoši. Tātad pirmais par kopā Liepājai stāstu, kā mēs esam veidojušies, kā mēs esam nogājuši šo ceļu līdz šodienai, kur mēs esam šodien un kurp mēs plānojam doties tuvākā nākotnē. Tātad tas ir tas viens bloks, savukārt otrs bloks, kā kopā Liepājai ņems dalību šī gada rudenī plānotajās Saeimas vēlēšanās. Tātad šie 2 temati, un ja mēs sākam ar pirmo tematu, tad es gribu uzsvērt, ka jau uzsākot kopā Liepājai kustību, un es līdz nodošu tad vārdu Pāvelam, lai izstāsta detalizētāk par kopā Liepājai šo, manuprāt, vērtīgo, brīnišķīgo stāstu. Jau fundamentā, uzsākot šo kustību, mums bija skaidra, noteikta virzība, kad mums ir jārada politika, kas ir stilīga, kas ir patīkama, kas ir cilvēkus iesaistoša. Un man šķiet, ka mēs šo ceļu šobrīd esam nogājuši līdz šim ļoti sekmīgi. 31. oktobris pagājušajā gadā, tātad tas ir pirms 8 mēnešiem, mēs pirmoreiz izgājām publiski ar kopā Liepājai stāstu. Ja paskrolēsiet Facebook, Instagram profils, redzēsiet, ka tas bija tas brīdis. Un tas progress līdz šim brīdim ir bijis ievērojams. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā cilvēcīgā pieeja, tas tiešām cilvēku stāsts Liepājā un par liepājniekiem, tas dod rezultātu. Un cilvēkiem patīk. Cilvēkiem patīk būt iesaistītiem, cilvēkiem patīk būt sadzirdētiem, un cilvēkiem patīk redzēt tos rezultātus, kas ikdienas solī ir ļoti svarīgi. Bet, Pavel, varbūt tu pastāstīji no savas puses, kā tev šķiet, kas mums izdodas un kas mums gandrīz izdodas. Labi, un kas arī neizdodas. Ja? Labi, tad Sauls jau iezīmēja, tad 8 mēneši, bet pats galvenais ir varbūt jautājums, kāpēc ir kopā Liepāja platforma, kas tuliņ pārtaps arī par biedrību. Un es domāju, ka te nav ko slēpt. Biedrība ar laiku pārtaps arī par politisku partiju, par vietējā mēroga politisku partiju. Bet jautājums, tas, ko tu Salvu uzdev, kāpēc tas vispār viss sākās, tad varbūt naivi skan, bet tu teici, ka politika, kā tu teici, ir stilīga. Varbūt, ka viņi ir stilīgi, varbūt, ka nav stilīgi. Bet viens ir skaidrs, ka politikai ir jākalpo sabiedrībai. Un viens dižgars teica, ka ja tu nenodarbosies ar politiku, politika nodarbosies ar tevi. Pats galvenais ir tas, ka kopā Liepāja kā platforma ir 5 atslēgas vārdi. Cilvēks, atbildība, atklātība, taisnīgums un caurspīdīgums. Tad mēs esam ienākuši kā kustība, lai vairāk runātu ar iedzīvotājiem. Jo viens no sākotnējiem tādiem uzstādījumiem bija sekojošs, ka
politiķi pieņem lēmumus, balstoties uz dažādiem nozares speciālistiem vai vēl kaut kādām lietām. Bet mana pārliecība toreiz, un arī tagad, un arī mūsu kopējā pārliecība bija tajā, ka cilvēks nevar iesaistīt politiskajos procesos vai dzīves pilsētas attīstības jautājumos tā fragmentārā veidā reiz 4 gados. Tad vēlēšanas nāk, tad mēs pamostamies, atceramies, Haidi, vajag plusiņus, un tad ejam pie iedzīvotājiem. Mana pārliecība ir nedaudz cita, un arī mūsu kopējā pārliecība, ka mums ir jābūt nemitīgam kontaktam ar iedzīvotājiem, tāpēc 8 mēnešu laikā būtiski, manuprāt, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam tikušies ar visu pilsētas mikrorajonu iedzīvotājiem, esam uzklausījuši visas vajadzības. Protams, mums nav burvi nūjiņas, lai atrisinātu vienmēr visu, bet milzīgs paldies līdz šim ir tai skaitā arī pašvaldības amatpersonām, dažādām iestādēm, kuri sadzird, kur saklaus liepainieku vajadzības. Un tā mūsu funkcija, viena bija aiznes šīs liepainieku vajadzības līdz lēmējvarai. Es nezinu, sākot ar ceļu satiksmes jautājumiem, būvgrūžu jautājumiem un tā tālāk. Un patiesībā sakot, iedziļinoties katrā mikrorajona stāstā, mēs redzam, ka tās vajadzības ir ļoti dažādas. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz mikrorajonus, ļoti daudz lietas ir sakārtotas. Kas sāp vienam, otram nav aktuāli. Bet ir svarīgi uzturēt nevis mākslīgu dialogu ar iedzīvotājiem, bet tam ir jābūt nemitīgi. Tāpēc mēs esam organizējuši šādas tikšanās. Paldies visiem, kuri ir nākuši uz šām tikšanās reizēm. Un tad, protams, pienāks brīdis, kad ir jāatskaitās par to, ko mēs esam izdarījuši. Tā kā tāds cikliskums ir jābūt, bet tas cikliskums nevar būt reiz 4 gados. Un tad soli pa solītim, īstenojot uz liepainieku vajadzībām balstītas lietas, mums sāk pievienoties saviem vairāk un vairāk cilvēku, kur saka, ka hei, viss ir labi un turpinam strādāt. Tas ir tas mūsu stāsts, kur pamatā ir liepainieku vajadzības, kur pamatā ir stāsts par to, kas tiešām ir aktuāls ne tikai vienā pilsētas centrā, bet arī mikrorajonos. Kā mums ir veicies, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, lūdzu, es domāju, ka pienāks brīdis vēlētāji to novērtēs agri vai vēlu, bet tas ir tas stāstu pamatā liepainieks un viņa vajadzības. Ja mēs runājam par kustību kopā Liepājai. Jā, paldies, Pāvils, par šo izklāstu. Varbūt kaut daži praktiski piemēri liepainiekiem. Tas ir skaisti, cilvēki saka, mums ir ļoti garš saraksts, un starp citu visi liepainieki ierosinājumi, kas iekrīt vai Facebookā, vai sapulcēs, kur mēs esam, vai Instagramā, viņi nekur nepazūd. Mums tiek uzturēts super garš Excelis, un viņš iekrāsojas zaļš, dzeltens vai sarkans. Protams, sarkans viss ir slikti, dzeltens procesā, zaļš viss ir super. Kas tev, Pāvēl, nāk prātā, kuri darbiņi ir, par ko ir lepnums? Par katru darbu, par katru mazu darbu ir lepnums. Un nav jau liela vai maza darbu. Ir tas galvenais, ka mēs tiešām spējam kopīgi atrisināt jautājumus. Es nezinu, pēdējais, kas bija būvgrūžu jautājums Zaļā Birzas mikrorajonā Kuldīgas ielā, ja es nekļūdos. Nē, tā ir tikai lidmašīna. Jā. Un jautājums tika atrisināts. Un atkal, kā šis jautājums top, ļoti vienkārši iedzīvotāji raksta. Bet šeit es varbūt gribētu iedrošināt arī iedzīvotājus. Viens ir rakstīt mums, bet jebkurš var rakstīt aplikācijā liepai.lv un tur arī ļoti operatīvi noreaģēt. Tā kā es domāju, būt par tādu tiltiņu starp iedzīvotājiem un politisko vidi. Un vēl, piemēram, jautājums pavisam nesen Tals iela, man Aležjūka ielas nosaukumi. Tals ielā tiks ierīkot papildus sabiedriskā transporta pietura. Un kas, manuprāt, arī ir ļoti labi. Jā, ja kāds jūt, ka kaut kur vai guļošo policistu, tā saucamo zīles, tad Pāvils mums ir ģēnijs šajos jautājumos. Bet varbūt, ja mēs Madarai varam Pauls jau pieminēt par mikrorajoniem, un tas ir viens no kopā Liepājai kritiski svarīgiem uzstādījumiem, lai mēs vienlīdz kvalitatīvi un taisnīgi nosaktu visus mikrorajonus. Katrā mikrorajonā dzīvojuši liepainieks ir liepainieks ar lielo burtu un ļoti svarīgs pilsētai. Un tāpēc bija šīs sapulces, un tāpēc arī no mūsu vidus ir tā teikt iecelti brīvprātīgi piespiedu kārtā, brīvprātīgi atbildīgie par katru mikrorajonu. Un Madara, par kuru mikrorajonu tu tur rūpi? Es tur rūpi par Jaunliepāju, jo tās manas bērnības mājas un pārzinu katru nostūrīti un viegli ir orientēties un
teritorijā, un kā arī ar kaimiņiem parunāt un vieglāk pieiet pie cilvēkiem un sarunāties ar viņiem un izprast viņu vajadzības. Nu, lūk, tā kā, ja par Jaunliepāju jautājumu, tad tie ir pie Madaras pirmām kārtām, un mēs tikko arī redzējām, ka tika savāks pietiekami balss, lai Jaunliepājā Raņu parkā būtu brīvkrāns, ūdens pieejams pie bērnu laukumiņa. Es gan nezinu, vai Jaunliepājas liepājnieki nekļūst tev tā kā bišķiņ greizsirdīgi, jo tu promotēji Zaļās birzes arī sporta laukuma balsojumu. Tā kā Zaļajā birzē būs arī sporta laukums, un tur arī zināms tavs nopelns. Jā, man bija tāds, ir cilvēki, kas vēlās attīstīt savu mikrorajonu vispārējo, bet viņiem nav tās zināšanas, lai uzrakstītu projektu pieteikumu. Un tad vērsās pie manis, un es labprāt palīdzēju iedzīvotājiem uzrakstīt šo pieteikumu, un ir sasniegts rezultāts. Un paldies visiem iedzīvotājiem, kuri balsoja par šo vajadzību, jo bērnu labbūtība ir pats svarīgākais mūsu sabiedrībai. Jā, tam nevar nepiekrist. Un mans mīļākais, protams, piemērs, mēs vienkārši dažus piemērus, lai jūs saprastu no tām skaistajām frāzēm, kā tas norit Ducējas līdz Liepainiekam. Un man liekas, ka Pāvela tāds ļoti labs darbs kopā ar Ziemeļpriekšpilsētas apkaimes biedrību par Ziemassvētku eglīti, kas mums iespējoja Ziemassvētku eglīti ne tikai Ventspils ielas parkā, kas bija pagājušajā gadā, bet šogad jau šāds Ziemassvētku eglītis būs virkni mikrorajonos. Mums ir 9 mikrorajoni pilsētā kopumā. Jā? Tā kā tas darbiņš ir daudz, un soli pa solim sperot, man liekas, dzīve kļūst labāk. Tas ir mūsu galvenais uzdevums - padarīt cilvēku dzīves, liepainieku dzīves drošas un kvalitatīvas katrā mikrorajonā, un soli pa solim uz to ejam. Bet mēs nevaram to izdarīt bez jūsu līdzdalības. Jā, es vēl gribēju piebilst par to, ka jebkurā mikrorajonā dzīvojuši cilvēki, visi mēs esam vienādi, visiem mums ir vajadzības. Mēs sadalām vienkārši, kā Liepāja sadalīt 9 daļās, bet mēs esam viena kopīga Liepāja, un mēs strādājam visi Liepājas labā un visi iedzīvotāji labā. Precīzi. Nu, lūk, un tā kā atslēga šim visam stāstam ir darbs, un vēlreiz darbs ir jāstrādā, kādam šīs tēmas ir jāinicē, kādam šīs tēmas ir jānoformulē, kādam ir jātur, tā teikt, roku uz pulsu par šīm tēmām, lai mēs nonāktu līdz rezultātam, līdz labam rezultātam, kas mūsu ikdienas soli padara foršāku. Tas par to, kur mēs esam nogājuši 8 mēnešus ar kopā Liepājai, šis ceļš turpinās, un, kā jau Pāvels ieskicēja, ir skaidrs fundamentāls mērķis šo turpināt attīstīt, lai vienu dienu biedrība transformētos par politisku partiju, par lokālu, tātad Liepājas reģions partija, ar skaidru nolūku kopā ar liepainiekiem veikt šīs būtiskās izmaiņas pozitīvā virzienā pilsētā. Un tas par kopā Liepājai. Vai vēl kaut kas ir piebilstams, kolēģi? Jā, protams. Ar ierobežot laika limitu. Jā, viss kārtībā. Es tikai gribu izmantot vēlreiz iespēju pateikt paldies visiem, kuri ir iesaistījušies un aicināt tik vienu iesaistīties, lai tiešām padarītu dzīvi Liepājā vēl labāk. Paldies! Jā. Nu, lūk, tas par kopā Liepāju, kur rindas ar katru dienu papildinās. Ja arī jūs redzat sevī spēku, iedvesmu, enerģiju, šīs pozitīvās lietas virzīt un iesaistīties, tad laipni aicināti. Kafija vienmēr mūsu sajietos ir garšīgas, tikšanās notiek katru nedēļu, tā kā darbs notiek nemitīgs. Ja mēs tā plūstoši pārējām uz mūsu otro sadaļu, uz otro tematu šodien, par ko mēs jūs gribam joprojām noinformēt, tas ir par kopā Liepājai un šī gada rudenī tojošamies Saeimas vēlēšanām. Un šeit es gribu pateikt milzīgi paldies kopā Liepājai komandai. Mēs esam pavadījuši gana daudz laiku diskusijās, darīt, nedarīt, kā darīt, iet, neiet, ar ko iet. Jo skaidrs, ka mēs kā nosacīti jauns veidojums, jauna organizācija nevaram paši par sevi iestartēt Saeimas vēlēšanās. Vienīgais ceļš, kā to izdarīt, ir sarokojoties ar kādu spēlētāju, nacionāla līmeņa spēlētāju. Un šīs diskusijas mums ir vedušas pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju un uz visiem virzieniem, bet tam liekas tā lielā vērtība, kad mēs ļoti cienam viens otru, mēs ļoti cienam šos dažādos viedokļus, dažādās pieredzes. Un
ja vēl pirms pāris mēnešiem mums likās, nē, mēs koncentrējamies uz Liepāju, uz liepājnieku, un Saeima nav mūsu stāsts. Tad gāja laiks, nāca padoms, un pavisam vēl nesenās peripētīs, tepat Liepājas politiskajā vidē nostiprināja mūsu pārliecību, ka nē, mums ir jādara, mums ir jārīkojas, jo redziet, fundamentā mēs esam joprojām un paliekam mūsu pamatstāstā par Liepāju un liepājnieku, bet jāsaprot, ka Liepāja ir daļa no Latvijas, un daudzos jautājumos Liepāja rada priekšzīmi Latvijai un jāturpina rādīt priekšzīmi Latvijai. Un tad soli pa soli izzinot šo perimetru, kas ar ko, par ko, kāpēc, mums bija ļoti svarīgi iet līdzi tai sajūtai, kas nes šo cilvēcīgumu, kas nes šo tādu veselīgo sinerģiju cilvēkam ar industriju, cilvēkam ar cilvēku. Un tas mūsu lēmums beigās ir tāds, ka mēs šī gada rudenī esam vienojušies slēgt sadarbības līgumu, tātad kopā Liepājai slēgt sadarbības līgumu ar politisko partiju Progresīvie. Un es te gribu uzsvērt divus tādus galvenos iemeslus, kāpēc tā. Punkts 1, tāda cilvēcīgā saikne, kas ir izveidojusies ar progresīvo līderiem. Tiešām dzerot kafiju, runājoties par dzīvi, ne par politiku, par visādām lietām, par perimetru. Un dažkārt tu nevari visu izrēķināt Excel tabulā. Ir vienkārši sajūta, ka vai nu ir, vai nav. Un šajā gadījumā vairāk ir nekā nav. Un otra lieta, ko mēs varam redzēt arī varēsim redzēt progresīvo programmā, aicinājumā, būtībā, un kas ļoti saskana ar mūsu pieeju kopā Liepājai šeit, lokālā mērogā, ir droša un kvalitatīva vide iedzīvotājiem. Skaidrs, ka tur ir ļoti daudz jautājumu apakšā, bet pirmām kārtām tā ir drošība ļoti plašā izpausmē. Tas nav tikai militāra apdraudējuma drošība ikdienā. Un drošība arī ekonomiskajos aspektos, proti mazināt šo pieaugošo rēķinu ietekmi uz mūsu ikdienas maciņa iztukšošanās ātrumu. Tādas ļoti cilvēcīgas lietas, kur patiešām cilvēks ir centrā. Mēs bieži dzirdam šīs frāzes, bet šeit es jūtu, ka tiešām tas akcents ir uz cilvēku un cilvēku labbūtību un liepājnieka tai skaitā dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Tāpēc mēs esam lēmuši slēgt šo sadarbības līgumu un pirmām kārtām, lai atbalstītu Agnesi Lāci un premjera amata kandidātu Andrišu Vājevu šajā, es teiktu, skaistajā piedzīvojumā dažu mēnešu garumā līdz oktobrim, un tad jau dzīve rādīs. Tā kā tas ir šis mūsu lēmums, mūsu tāds ļoti rūpīgi izvērtais solis. Un mēs patiešām ticam, ka šis ceļš būs vērtīgs visām pusēm. Jo labas lietas var sanākt tad, kad mums ir tā saucamās win-win situācijas. Tas par šo otro tēmu, un šīs lietas droši vien tuvākajās dienās arī tiks nostiprināts vēl un vēl publiskajā telpā. Tas ir tas ceļš, ko kopā Liepāja šobrīd izies. Un vislabākais veids, kā atbalstīt arī manas nosauktās personas un šo ceļu kopumā, ir būt pašiem komandā. Būt pašiem šai komandā, būt pašiem sarakstā. Un kopā Liepājai šai gadījumā ir deleģējusi 2 personas progresīvo sarakstam Kurzemes reģionā. Tā ir Madara un tas ir Salvis. Un, tā kā mēs esam komandas spēlētāji visās jomās, tad arī šeit mēs spēlēsim kā komanda. Liepājai savu vietu uz Latvijas kartes bieži vien ir atkal un atkal jānostiprina. Tas ir šis stāsts. Vai Madara to varētu īsi izstāstīt par savu motivāciju piedalīties šajā ceļojumā, ko sauc par Saeimas vēlēšanām? Jā, galvenais jau ir tas kopā Liepājai noturēt to
latiņu, cik mēs augstu esam jau uzlikuši. Man ir arī tāds gods strādāt kopā gan ar Pāvelu, gan ar Salvi, ar ļoti zinošiem un gudriem cilvēkiem, kas darba nepagurst. Ir tāds, ka tiešām ir tāds arī atbalsts visiem citiem cilvēkiem, un tas arī iedvesmoja turēties pie šiem cilvēkiem. Bet es kā vides speciālists arī atbalstu progresīvo programmas vides politiku un tāds, bet es neesmu politiķis. Es esmu cilvēks, kas varētu iet un mainīt ievirzes esošajā politikā. Mums nav jāmaina kaut kas, jaunu riteni neatklāsi, bet ir speciāli instrumenti, ar kuriem var visu uzlabot. Un tad, tāds ir tas galvenais mērķis, ar kuru es eju, kad es zinu, kā es varu to izdarīt. Tas pat tāds galvenais. Tiesa, Madara, es domāju, ka tava kompetence būs ļoti, ļoti svarīga. Un tas, ko mēs redzam, nav tā gluži, ka tagad progresīvie mācīs mums dzīvot. Tā ir veselīga sinerģija, kur mēs varam savas kompetences ietvaros papildināt progresīvo nostājas, viedokļus, lēmumu ceļus. Un arī otrādi, viņi no savas pieredzes var iedot mums savas perspektīvas. Bet es skatos paralēli čatā un arī savā WhatsApp kanālā, un ir jautājums Pāvels vai Madara par Laumas mikrorajonu, kas ir tāds gana sāpīgs temats. Varbūt es pārspīlētu sakot visiem Laumas mikrorajoniem, Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotājiem, bet vienai lielai daļai par cilvēku sinerģiju ar industriālo attīstību. Es nezinu, vai tur ir kāds konkrēts objekts domāts, tas te nav norādīts, bet vai ir sajūta, ka Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotāji tā kā jūtās, nezinu, kā dzīvojuši apdraudošā vidē, jeb tādā nepietiekami kvalitīvā, un vai es domāju, ka kaut ko uzsākuši jau tur darīt? Ja mēs runājam par ko konkrēti, tur jautājums ir noteikti par to ieceri degvielas, aviācijas degvielas ražotni vai vispārīgi. Tas ir šobrīd tas aktuālākais, bet mēs jau zinām, ka tas nav vienīgais, kas izraisa iedzīvotāju saziņu ar valsts vides dienestu. Jā, es domāju, būtu absurdi, tiešām absurdi censties ignorēt faktu, ka Ziemeļu priekšpilsētas iedzīvotājiem ir bažas par apkārtējo vidi. Tas ir absurdi to ignorēt. Man tiešām ir ļoti skumji, ka vismaz pēdējā domas sēdē, tad, kad tika pieņemts kolektīvais iesniegums, kas izrādās nav kolektīvais iesniegums un visādi citādi, ka mēs nespējam vai baidamies, es pat īsti nezinu, uzklausīt iedzīvotāju parakstus, pārstāvu un tā tālāk. Es domāju, ka tās tur ir bāžas, neapšaubām, un tie, kuri bijuši sabiedriskie apspriedē, kas bija veltīta jaunai ražotnei, tur jau tika aktualizēts 101 jautājums, kas nav tikai stāsts par jauno ražotni. Tur tika stāsts par to, ka tur tās smakas ir un tā tālāk, tad tur tie deguni elektroniskie, tad ir, tad nav. Es domāju, protams, ka cilvēki, viņi jūtas apdraudēti, tīpaši ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju. Viņiem ir bažas un nevar nepiekrist. Un tas nozīmē to, ka, ja mēs runājam par konkrēto gadījumu, tad jāsagaida šīs bet Madara, tu varēsi varbūt precīzāk visu pateikt, ietekmes uz vides novērtējumu. Viņš jāsagaida, un tad attiecīgi iedzīvotāji likuma noteiktajā kārtībā varēs paust savu viedokli. Tā kā, protams, ka tur ir bažas, neapšaubām. Tā kā tur vēl darba pilns rokas droši vien. Vēl vien jautājums, ko es redzu, ir par sportu vai progresīvo vadlīnijās vispār ir sports. Tu man to jautā, vai tur ir sports? Nē, šito es pat varētu paņemt pats uz sevi. Sports ir viena no manām aizrautībām un pārliecībām, kad kā tur ir veselā miesā, vesels gars. Un jāsaka godīgi, kad redzot tādas drafta versijas arī progresīvo programmai, jeb deklarācijai, kā mēs to varam nosaukt. Sports izskatās, ka ir tā tēma, kur mēs varētu iedot pienesumu. Liepāja tiešām ir paraugs sporta jomā, sākot no bērndārzniekiem, beidzot ar profesionālām komandām. Un tā, man liekas, būs tā veselīgā sinerģija. Mums jau ir bijusi saruna, kad šī sadaļa varbūt ir pastiprināma šajā ne tikai priekšvēlēšana stāstā, bet progresīvo tādā
prioritāšu būtībā. Un, tas būs tas, kur Liepāja noteikti varēs pienest arī savu devumu. Sports būs svarīga lieta, bija, ir un būs svarīga lieta. Un Liepāja tur var rādīt priekšzīmi, mēs jau to šobrīd darām. Nu tā, vai ir vēl kaut kas būtisks, ko mēs gribam? Jā, lūdzu. Gribēju atdāt daļu no kopā cilvēkiem, kas apvienojušies kopā Liepājā, iepriekš darbojās biedrībā Liepājnieki, kas jums tur nepatika? Jā, tad tas jautājums, lai dzird arī tiešrais klausītāji, bija kopā Liepājai, kā nosacīti jauns 8 mēnešus jauns veidojums, kas iespējams ir izspinojies no biedrības Liepājnieki. Kāpēc tā? Un šeit varbūt tas komentārs ir tāds, ka es to varbūt negribētu saukt par šķelšanos, jeb sadalīšanos, lai gan tas droši vien tā izskatās arī tehniski. Bet mēs bijām nolēmuši jau pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, kad mēs ejam ceļu, kad veidojam lokālu partiju Liepājā, lai liepājniekam ir lokāla izvēle, vēl kāda lokāla izvēle. Un mēs ar šo ceļu uzsākām, un tā mēs viņu līdz šodienai arī turpinām. Ir dažādas pieejas tajā, kā būt Saeimā, un tas laikam šobrīd ir tas būtiskākais, kad un visu cieņu es joprojām vēlreiz publiski varu atkal pateikt paldies Jānim Vilnītim, kurš ievirzīja arī mani politikā. Pirmoreiz, tā nebija pirmā reize, tā bija otrais mēģinājums politikā, bet pirmais veiksmīgais mēģinājums politikā tieši ar Jāņa palīdzību. Un Jānim ar dažiem dombiedriem joprojām tuvāks šķiet apvienotais saraksts, caur kuru startēt uz Saeimu, un tur tika izvēlēts iet šo ceļu. Savukārt mūsu pārliecība bija, ka mums ir jāveidojas tomēr kā autonomam politiskam spēkam, un to nevar izdarīt vienā dienā. Un iedzīvotāji ir gudri. Iedzīvotāji redz, vēro, vai tu strādā dažus mēnešus pirms kādām, kā jau Pāvils arī minēja, pirms kādām konkrētām vienalga kuras vēlēšanas tās būtu, Eiroparlaments, Saeimas, pašvaldības. Vai tu tomēr esi ikdienā kopā ar liepājniekiem, ar iedzīvotājiem, ka šie iedzīvotāji tiek sadzirdēti, ka šie jautājumi netiek ignorēti, un tāpēc mēs šo ceļu turpinām. Tas, ka kāds šajā gadījumā ir tā kā ieturējis pauzīt un tā kā novērotāju statusā palicis, tas ir ok, tas es domāju, ir normāli, un laiks rādīs, kur mēs būsim pēc gada, 2, nevar izslēgt, kad notiek kaut kādas vēl pārapvienošanās vai vēl kaut kas, mēs nezinām, kas notiks nākotnē. Bet šobrīd mēs nevarētu teikt, ka kaut kas ļoti kādam nepatika. Es drīzāk teiktu, ka tas ir tāds dabīgs evolūcijas process, kur mēs turpinām šos pašu uzstādīto ceļu, lokāla politiska partija ar liepājnieku iesaisti un čaklu darbu liepājnieku labā. Tomēr progresīvie un LRA, ar ko kopā startē biedrība Liepājnieki, ir ideoloģiski ļoti atšķirīgi politiski spēki, vai tad jums bija kāds ideoloģisks? Jā. Nē, un tas, ko es minēju jau iepriekš, tad nebija tā, ka mēs jau pirms mēneša vai 2 zinājām, ka mēs uz šīm Saeimas vēlēšanām vienosimies sadarbībā ar progresīvajiem. Tāds lēmums nebija, un nav noslēpums, ka ar mums ļoti gribēja runāt un veida pārunas vairāki nacionāla līmeņa politiskie spēki, un ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Un šeit tas svarīgais elements ir tas cilvēcīgā sinerģija, cilvēcīgā saikne, ar kādu izdodas un ar kādu mazāk izdodas. Tā kā pašmērķis nebija tāda atdalīšanās dēļ pievienošanās progresīviem. Jā, mēs zinām, ka tad, kad parādījās Stambulas konvencijas stāsts, tas bija pagājušā gada rudens, kad tas bija, vai ne? Bet tas visu sabiedrību sašķēla tādās vairākās daļās. Un arī mums radās tādas, tas pat nav domstarpības, atšķirīgi viedokļi. Un tad ir jautājums, vai tu ar šiem atšķirīgiem viedokļiem vari sadzīvot un turpināt cienīt šo viedokli un būt komandā, vai tomēr tas ir tā radikāli, ka nē, mēs velkam līniju. Tā kā es šeit par to ideoloģisko aspektu neteiktu, tas nebija iemesls, kāpēc tā situācija ir izveidojusies šobrīd tāda, kad Jānis nav arī šeit pie galda.
Šobrīd kopā Liepājai juridiski status īsti nav, es saprotu. Jūs jau neesat biedrība, kā te jūs slēgsiet to līgumu ar progresīvajiem? Es varbūt atbildu, mēs esam sagatavojuši un iesnieguši uzņēmumu reģistram visus nepieciešamos dokumentus. Tas ir tikai pāris dienu jautājums, tad juridiski mēs būsim biedrība, dokumenti ir iesniegti. Tas nozīmē to, ka juridiski partija slēdz līgumu ar biedrību. Tā kā te nekāds, problēmas nav. Un tad, kā jau tika minēts, tad pēc tam biedrība tikpat juridiski pārtāps politiskajā partijā. Bet Ilze, es vēl par to dažādību gribēju pateikt. Ideoloģijas tiešām var būt dažādas un manuprāt, esošajā Latvijas nacionālā politiskā līmenī, es teiktu, ir ārkārtīgi sarežģīti kritiski vērtējot, atrast vienu partiju, ka tu saki, šitas 100% der. Vienmēr būs kaut kāda pagātne, kaut kādi dažādi skatījumi, kā kurš ir strādājis un tā tālāk. Bet tas, ko es gribēju atzīmēt, ja Sauls runāja par nacionālā mēroga jautājumiem, tad arī kopā Liepājai, manuprāt, tas ir ārkārtīgi labs spēks. Tas prasa laiku, bet mēs arī esam iekšēji ļoti dažādi. Mēs esam ļoti dažādi, Stambulas konvencijas jautājumos. Es nevaru teikt, ka mums visiem ir 100%, vai, piemēram, atceramies manu un Salvija balsojumu par vienradzi, to skulptūru. Ja? Un arī mums ir dažādi jautājumi. Atšķirīgi nevis jautājumi, bet tie viedokļi. Bet tas mums netraucē sēsties pie galda. Un, manuprāt, tas ir tas, kas vietējā politiskā kultūrā ir nepieciešams. Mums ir jāsēžās pie galda un mums jārunā pat tad, ja mums ir atsevišķi viedokļi. Un par šo es gribēju nokomentēt. Kur jūs ņemsiet naudu priekšvēlēšanu kampaņai? Vai jums ir kāda atbalstītāja? Nauda? Vispirms par Saeimu. Es domāju, ka lielākā nauda un lielākā vērtība ir mūsu laiks. Mūsu laiks, mūsu enerģija, mūsu deksme par lietām. Un, tad jau mēs varētu tikpat labi skatīties, kā mēs šos 8 mēnešus esam tikušies ar iedzīvotājiem, virkni darbus paveikuši. Nav tā, ka kāds bagātais onkulis no Amerikas mūs apber ar naudu un pērk mūsu laiku. Nē, tas ir mūsu. Un šeit es gribu pateikt milzīgi paldies visiem kopā Liepājai biedriem, dalībniekiem, kopienas cilvēkiem, kas iesaistās un tik tiešām nesautīgi iegulda savu laiku. Un tas ir pats lielākais kapitāls. Cik tad ir cilvēki apvienojušies šobrīd kopienā? Ar kopienu ir tā, ka, kā jau es esmu minējis, telefona sarunās, tad mēs bijām gatavi jau šonedēļ. Mums bija nosprausts 27. jūnijas partijas dibināšanai, reģistrēšanai. Un tas paredz, ka ir 200 plus cilvēki, un mēs tam bijām gatavi. Vienlaicīgi respektējot atkal šos dažādos viedokļus mūsu vidū, kad varbūt tomēr jāiet pa solim, biedrība, jo parādījās Saeimas stāsts, Saeima un tad šī lokālā partija, jo pamatustādījums joprojām paliek Liepājas pašvaldības vēlēšanas, kas ir jau pēc mazāk kā 3 gadiem. Ja? Progresīvo sarakstā Kurzemē jūs būsiet tā pirmais numurs? Par numuriem es domāju, ka ļausim progresīviem pašiem izziņot. Man šķiet, ka nākamā pirmdiena ir paredzēta publiska informācija par to, kā būs numuru secības. Un pēdējā brīdī arī turpat kaut kas var mainīties. Mēs zinām drafta versiju, bet laikam ļausim tad notikt tam, ka tas tiešām notiks. Paldies! Es varbūt varētu kādu komentāru izlasīt, kas ir sarakstīti apakšā chatiņā. Tikai grūti redzēt, jo saule spoža. Madara, bet kamēr tu lasi vai centies saskatīt, Saula, tu neatbildēji uz jautājumu. Tur bija viens Ilzei konkrēts jautājums, cik liels ir tas cilvēku skaits uz doto brīdi. Ja? Tas aktīvo cilvēku skaits, kas piedalās un nāk un darbojās, varētu būt ap 60, tā varētu būt. Ko mēs skaitām? Vai mēs skaitām WhatsApp čata dalībnieks, vai mēs skaitām cilvēkus, kuriem mēs varam uzzvanīt un pateikt palīdzi vai atbalsti, vai mēs skaitām tos, kuri bija gatavi rīt būt dibināšanas sapulcē? Labi. Es te skatos, ka te ir vairāki atkal priekšlikumi par guļošajiem policistiem, drošību, kā arī par atkritumu tvertnēm.
bet tādi konkrēti jautājumi es tagad nevaru saskatīt. Tāks. Nē, redzu vienu, kas te ir. Tāks, kas tieši mainīsies lēmumu pieņemšanas procesā, lai tas nekļūtu par kārtējo formālo diskusiju? Nu, kā mēs to varam? Tas ir domāts ar formālo diskusiju. Jā, tas ir tāds. Mēs varam Interpretēt. Jā. Nu, lemšanas procesi, virkni lemšanas procesi, protams, kas saistās ar pašvaldību, ir atrunāti normatīvajos aktos. Tas svarīgākais elements ir, kā efektīvāk ņemt vērā iedzīvotāju viedokli. Un šis ir tas, par ko Pāvils runā, par politisko kultūru, par tādu cieņu un respektu vienam pret otru, bez ignorances izturēties pat varbūt kādam šķietami nebūtisku jautājumu. Nu, piemēram, atkal, lai tā ļoti praktiski, tad zaļā birzē mums ir lauva sirds, dzīvnieku patversme, kur ir pastaigi laukums. Un paldies Pāvēlam un Gintei, kas ir iesaistījuši šajā jautājumā. Šis laukums viņš nav apgaismots. Tad tumšajās vakarstundās nav īsti amolīgi iziet ar sunīti vai maizīnieku pastaigāties. Nu, un te jautājums, vai mēs ieklausāmies iedzīvotājos un izdarām šo relatīvi mazo solīti pretī iedzīvotājiem, vai sakam, kurš tur iet staigāties, varbūt tomēr tos 2000 vai cik tur eiro, kas ir apgaismojumi vajadzīgi, tā kā ekonomējam. Jā, bet precizēsim. Tā, protams, nav diagnoze, bet tā ir noteikti simptomātika. Kad pieņemot lēmumu par to pašu apgaismojumu, ja var pieņemt lēmumu vai spriedumu, kas balstās uz subjektīvo pasaules izpratni, piemēram, es ar sunīti tur nestaigātu. Es tur nestaigātu. Viss, priekš kā man tur ar sunīti tajā laukumiņā jāstaigā. Es arī nestaigātu. Un tad tas ir arguments, lai nedarītu. Tas ir absurdi, piedošana. Jā, un tas jautājums tur ir 2000 eiro vērts jautājums. Bet atkal tajā pašā laikā, pedagoģiem mēs vienmēr sakam paslavē, pajautā, piedāvā. Jā. Es varu arī paslavēt. Paldies, ļoti labi, ka kopīgā sadarbībā beidzot tas laukums viņš ir sakārtots, tur ir tvērtnes, tur ir piekļuvu šim laukumam no ielas puses. Un arī tas, ko tu, Madara, minēji par tiem komentāriem un tā tālāk, mēs redzam, ka tiešām dialogs ar iedzīvotājiem jāuztur, ka tās problēmas, jā, varbūt tās nav milzīgas problēmas. Tas pat nav saimnes jautājumu līmenis, jā. Ļoti sadzīvisks ikdienas problēmas, un par tām ir jārunā, un tās ir jārisina, un tas ir ārkārtīgi būtiski, jā. Es vēl gribēju Pāvēl piebilst par to, ka mēs esam vienkārši parasti cilvēki, kas grib darboties, un mēs varam atrisināt daudz problēmas. Tādas sadzīviskas mazas, bet tas ir jau nopelns. Precīzi mazas, bet lielas lietas. Tā kā es gribu pateikt vēlreiz paldies visiem, kas līdz šim ir bijuši ar mums, piedalījušies ar padomu, ar ierosinājumu, ar izaicinājumu, un lai kas tas ir kurā fāzē bijis. Ejam uz priekšu, daram un veidojam Liepāju par vēl labāku, kvalitīvāku dzīves vidi. Paldies par šo klātesamību vai klātbūtni šajā tiešraidē. Abas būtiskās ziņas, proti kopā Liepājai stāsts no sākuma līdz šodienai un tuvākai nākotnē. Manuprāt, mēs esam izstāstījuši par saimnes vēlēšanām dalību. Mēs esam izstāstījuši uz čatiņa jautājumiem, kas ir komentāros. Mēs, protams, atbildēsim, un mēs ikdienā esam sasniedzami. Katrs no mums savos sociālos tīklu kontos, ja kādam ir mūsu telefona numurs, tad arī WhatsAppos un īziņās. Un Pāvils saka, ka līdz pusnaktī viņi drīkst traucēt katru dienu. Tā ir? Jā. Ar mēru, protams. Jā. Netraucēt, iesaistīt sarunā. Jā, bet un tas, ko noteikti mēs vēl darīsim, pamēģināsim šo formātu, tad tiešraides formātu, un tiekamies vēl tiešraidēs. Jā. Paldies par šodienu, lai visiem jauka diena. Pie darba. Paldies!